Nu, ko, dārgie draugi, visa Rīga runā par šo vietiņu. Pēdējās dienās šī vietiņa, saucamā promenāde, ir kļuvusi ļoti populāra. Baigais hypes ap šo vietiņu. Te ir bijuši gan visādi tiktokeri, youtuberi, Latvijas ziņas un visiem, kuriem gribējās atnākt, izteikt savu viedokli, atnāca. Un, protams, es izlēmu izmantot šādu iespēju, kamēr ir hypiņš un pašam atnāk pastīties, kas te notiek. Baigi es tur nestāstīšu par visiem tiem kasikiem, kas te ir izdarīts. Jūs jau visu paši redzējāt, vienkārši gribēju izteikt savu viedokli. Nu, pirmkārt, es jums teikšu tā, ka tieši kur ir tā galvenā, kur tāds kāpnītis ir, ja, tieši pretīm bibliotekai. Te viss ir zolīdi īstenībā, te viss ir tiešām labs. Nekas nemetās acīs, ka kaut kas druptu. Šeit var redzēt, šie ir vecie, kaut kādi laikam, jā, betoni, tie nav jauni likti, nezinu. Bet jebkurā gadījumā es paiešu tālāk no bibliotekas un pastīsimies, kas tur notiek. Varbūt kaut kas ir mainījies vai nav, bet runājot par to betonu, es jums teikšu tā, ka es kā izbijis celtnieks jums uzreiz varu pateikt, ka visdrīzāk tas bija taisīts baigos salos. Vai betons bija nepareizi maisīts, pārāk daudz ūdens, pārāk daudz, smilts sabērts, un tad viss tas sasala, atsala, un betons neiestiprinājās tā, kā tam būtu jābūt. Man visvairāk fascinē ir tas, ka reāli šī promenāde nevienam nav vajadzīga. Rīgā ir tik daudz citu problēmu, ko varētu uzlabot, salabot, izdomāt tagad to promenādi, pārtaisīt. Tad, kad te vispār cilvēki baigi nestaigā, pasties, te ir tāds tukšums, te neviena cilvēka nav, jo te principā arī neviens tā baigi nedzīvo. Kas te ir dzelzceļš, bibliotēka, nevienam nav vajadzīga. Un, un pārētam kāds te varbūt riteņbraucējs pabrauc garām. Tīri papelnīt naudiņu. Te viss ar betonu kārtībā, rekur, viss tā galvenā krasmala, viss ir smukiņām. Man nav pretenzijas. Te visi forši par taisnumu, arī nav tik traki, manuprāt, vismaz šajā pusē. Ir bišķu sāni nošķobīts, bet var redzēt, ka šīs margas jau ir taisītas visdrīzāk padomju laikos. Un kopš tiem padomju laikiem tā tas arī stāv. Tā kā nav nekādas vainas, varbūt, paiesim tālāk varēs redzēt, bet, laikam ar gadiem, kā viss tas nošķobījās. Bet cik ilgi vēl tas stāvēs, to mēs zināt nevaram. Kā redziet, šis ir betons, ja? Zolīdi, te neko vispār nevar pateikt, ja? Visi smuki, bet, atkal cik ilgi šis noturēs, jo te var redzēt, ar kaut ko ir noklāts pa virs, tāpēc mēs īsti vēl nezinām, vai drups vai nedrups, ja? Bet, pagaidām tā. Neko sliktu vēl neesmu redzējis. Esmu jau nogājis, tur ir biblioteka, ja, zem dzelzceļa tilta, un eju te gar maliņu. Nekādas pretenzijas nav nekas traks. Bet tas, kas būs tur tālāk, tad visdrīzāk būs galīgi slikti. Bet kas tur iet vispār, es nezinu, tur neviena nav. Tur reāli cilvēki nestaigā. Te ir kaut kāda tā kā pustrase, te ir kaut kāda ofisi, tur ir pamesta ēka. Ko tad darīt, esmu pietuvojies pie tām vietām, kur visi knibina, taisot kontentiņu, jā, saproties. Te kaut kas, man likās, svaigi aizsmērēts, vismaz tā izskatās. Lūk, leģendārā vieta, jā, par ko visi runā, viss te izplēsts, jā, izdauzīts. Bet šeit tas ir viss vecs, jā, teiksim tā. Un pieņemsim, ejot te pa betonu to laipu, vai kā tas saucās, ja? Mēs varam redzēt atkal tā vieta, kur visi apskata, ja? Kur betons ir nolobījies. Bet šitā ir tikai viena vietiņa. Viss pārējais it kā izskatās labi. Šeit pat nav saskrāpēti tie stabi, kaut gan viņi jau sāk krūsēt. Bet tā es īstenībā brīnos, ka vispār te neviens nav uzlicis šito te žogu un nelaiž nevienu, lai netaisa vēl atkal kontentu sliktu par šito promenādi. Kā tagad Dubajā nedrīkst filmēt par tām raķetēm neko, jā, savādāk tu cietumā nokļūs. Jā, šeit būtu forši, ja vēl uztaisīt tā, ka nedrīkst filmēt par neko sliktu, stāstīt par promenādi. Bet,
Nezinu, tā kopumā es jums teikšu godīgi, es ar dēlu biju te pastaigājies pāris dienas atpakaļ pirms tā lielā haipa. Un, baigi nepievērs uzmanību visam šim. Ir kaut kas te ir uzstādīts, tā nekas nemetās acīs baigi. Rekur pie vaisiks palicis. Nekas, nekur citur te betons nav nolobījies, nav tā kā es tagad aizstāvu visu to te padarīšanu 20 miljonu darbu, bet tā. Lūk, kur sākās tas slavenais betons, kur visi loba nost, un es teikšu godīgi, te arī viss kārtībā. Viņš vispār nelobās. Redziet, ciets, viss kārtībā. Atkal es esmu nogājis, ne tik baigi tālu no tās bibliotēkas, un te visa betona ok. Rekur te jau ir kaut kas aizpaktelēts, aiztaisīts ciet, bet es neteikšu, ka viņš, te sāk jau var redzēt, jā, rekur betonam pati lejiņa drūp nost. Bet es neknibināšu, bet, var redzēt, jo tālāk, jo sliktāk, un rekur tā vietiņa, kur visi saskrāpējuši, pasties, cik slikti tas izskatās. Trāki rīktīgi noknibinājuši. Bet to var jau skaidīt par vandālismu. Vandālismu es runāju par to, kuri to visu taisīja. Un tad sanāk tādi jau lieli gabali prom, kuri pilnīgi no nulles kaut kas taisīts, tad var redzēt to slikto darbiņu. Skaties, tur bija nolobīts, rekur tas gabals, jā? Redziet, viss šis, kur ir pats pirks, rekur viss šis ir nolobīts, jā? Birs nost, un pēc tam no šīs staba var teikt bez maz vai visi daudz maz ok. Betons izskatās diezgan labi, es jums pateikšu, vismaz uz šo brīdi. Un rodās tāda sajūta, kad varbūt kāds, kas bija atbildīgs tieši par to gabalu, strādāja virsstundas, vai varbūt strādāja tad, kad nevajadzēja to betonu likt, kam bija mīnus grādi, uz ātro uzmučīja un viss. Un sanāk, viss atškarēja reputāciju šai promenādei. Bet tā, pagaidām es vēl paiešu uz priekšu, bet pagaidām te viss ir okiņā. Nevaru teikt, ka baigā katastrofa. Es turpinu braukt gar šo krastmalu un vairs neredzu nekur, lai tas betons lobītos. Tie godīgi, nekas te nelobās. Rekur ļoti labs betons. Te ir ļoti liela problēma tamā, kad kāds to, kas bija atbildīgs par to tieši gabalu, kurš lobās nost, vaigs atškarēja visu. Tas, kad ir šķības šur tur, jā, piekrītu. Tas, kad nav čuguna šitie, kā viņi sauc, malas arī slikti, bet atkal, nav tā, ka es aizstāvu, bet man tā nav tā, ka pilnīgi metās acīs, ka ļoti slikti. Betoniņš pašķība uztaisīts. Pabraukšu vēl bišķi tālāk, bet tā man vairs nav komentāri. Tas, ka rekur ir šķības, tās malas, margas. Redziet? Kā var tāds izliekums būt? Reāli. Paskat. Redziet šis. Bet te vispār ir restaurācija jātais pilnībā, jo šis viss krīt uz šo sēnu. Bet, cik es atceros ziņās, bija teikts, ka te bija tikai kosmētiskais remonts taisīts un viss. Savu komentāru es esmu iedevis, neteikšu, ka ir tik kritiski. Varēja uztaisīt labāk, protams, es piekrītu, cik ilgi tas noturēsies. Diez vai ilgi viss šis turēsies, jo tas nav uz mūžību taisīts. Gan jau vēl pēc kādiem 5 gadiem visu šo vajadzēs pārtaisīt. Un tā tad tas arī turpināsies, zin kā. Kaut kā tā. Kāpēc?